Rīgas sporta gads, kas tas tāds ir? Jā, šī ideja radās jau labu laiku atpakaļ ar to, ka būtu nepieciešams tā sapurināt kārtīgi rīdziniekus, baudīt fiziskās aktivitātes un pievērst uzmanību tam, cik būtībā, ka kustības un sports ir tāda pati vitāla dzīves nepieciešamība kā personīgā higiēna. Cik pasākumu notiks, kur viņi notiks? Kas var piedalīties? Šobrīd jau pasākumu skaits ir krietni pāri 30, bet saraksts vēl nav noslēgts. Ir daudz punkts, tātad šis saraksts tiks aktualizēts. Pasākumi notiks pilnīgi visur. Notiks stadionos, parkos, skvēros, sporta zālēs. Un īpaši uzsākot šo pavasari, mēs esam ieplānojuši gana daudz dažādu aktivitāšu parkos, tieši aicinot cilvēkus iemācīties kārtīgi nojot, izkustēties darbdienas beigās kopā ar bērniem. Šādas pat aktivitātes veids arī dažādas nevalstiskās sporta organizācijas, kuras arī ir pievienojušās mums un šo mūsu sarakstu ir palielinājušas. Vai Rīgas sporta gads tiks atklāts ar kaut kādu vērienīgu atklāšanu? Es domāju, ka īpaši tādas lielas, pompozas atklāšanas nav nepieciešams. Ja tādu, var teikt, tāds lielākais pasākums, ar ko mēs atklājām šo sporta gadu, notika Olimpiskajā sporta centrā, kad bija ģimeņu sporta svētki. Es domāju, ka sports neprasa pompozitāti, vajag vienkārši gribēšanu nākt un piedalīties. Kuri būs tuvākie sporta gada pasākumi? Tuvākie sporta gada pasākumi būs jau aprīlī sākas manis tie pieminētie jau aktivitātes parkos. Tad ļoti lielas sportiskas aktivitātes būs aprīlī, maijā, tādas kā Nordea maratons, kā velomaratons. 4. maijā Rīgā būs ļoti vērienīgi sporta pasākumi, kur rīdzinieki varēs ne tikai piedalīties, bet nākt skatīties. Tātad Lucavas sala, būs liels ģimeņu sporta festivāls Krastmalā, būs stafetes, būs ekstrēmie sporta veidi, būs virves vilkšana. Svinēsim valsts svētkus kopā sportojot. Kas ir pasākuma galvenā mērķa auditorija? Pasākuma galvenā mērķa auditorija ir rīdzinieki un Rīgas viesi no dzimšanas līdz pat tam brīdim, kamēr viņi vien var pakustēties. Tātad akcents tautas sports. Ik viens, kuram ir vēlēšanās, kaut maz drusciņi, mēs gaidām piedalīties šajos sporta gada pasākumos. Aktuālā informācija par visiem sporta gada pasākumiem ir atrodama mājaslapā www.sportsriga.lv, kā arī pie mums pārvaldē, Sporta un jaunas pārvaldē. 2013. gads nosaukts par Rīgas sporta gadu. Kādas pasākums piedāvās orientēšanās sports? Orientēšanās sports piedāvās dažādas pasākums, bet konkrēti mūsu orientēšanās klubs Mona jau ļoti drīz lieldienās, 2. lieldienās 1. aprīlī piedāvās rīdzniekiem nodarboties ar orientēšanās sportu, varēs skriet orientēšanās pavēli distanci, kas ir skrējiens ātriem sportistiem, varēs veikt orientēšanās pastaigu. Un tāpat būs iespēja veikt taku orientēšanās distanci, kas ir jauna orientēšanās disciplīna, navigācijas precizitāte, kur ātrie skrējēji uz vienlīdzīgiem pamatiem var sacensties ar sportistiem ar kustību traucējumiem, piemēram. Tā kā visas iespējas nodarboties ar dažādiem orientēšanās paveidiem. Tātad būtībā sacensības būs pieejamas ikvienam? Sacensības ir pieejamas ikvienam. Sacensības notiks Viesturdārzā pie Rīgas 66. speciālās vidusskolas. Tā kā tur būs iespējams pastaigāties pa parku. Ja ir vēlēšanās skriet un sacensties jau par balvām, tad ir iepriekš jāpiesakās, ko var izdarīt, ieejot kluba Monas mājaslapā mona.lv.